Un tas saucās Coke Float. Man likās, ka tas būs diezgan dramatisks intro, bet es nesnācu ideju, un es esmu viens mājās, un man nav ko darīt. Ne, man ir ko darīt, man ir jāmācās. Bet es izdomāju parādīt lietas, ko Sensis dara, kad viņš ir mājās palicis viens. Man jau pietrūkst mans meitenes. Žāvētu višķi. Ok, es zinu, ka es uz kādas pāris mēnešus pa vēlu, bet es to viņu pirmo reizi spēlēšu Fortnite. Redzēsim, kā man ies. Kur es esmu? Oh, God. Es nezinu, ko es daru un kāpēc es kaut ko daru. Let's go. Kas tie būs? Oh, shit. Kas ir pretnē? Ko es daru? Kas ir jādara? Oh, God. Es nezinu, kāpēc es esmu šajā mājā šobrīd. Oh, God. Man ir granāta. Woo! Oh, no. Pa manim šauj. Fuck you. Oh, man komandas biedri laikam palīdz. Ej! Huh? What was that? Tie ir pret... Don't kill me! Šā spēle sūkā. Es vairs nekad šito nespēlēšu. Es pie daudz saēdos. Laikam arī jāpamācās būs. Kā nekā tas bija iemesls, kāpēc es paliku mājās viens. Es izgāju nelielā pastaigā un man ir kompānija. Mēs meitenes ir atbraukušas mājās un baibiņai nedaudz jāatpūšās un tāpēc mēs ar Matildi izbaudām laiku kopā. Matildēnam ir pašam savu kompāniju. Tā neliels updates, mēs esam nostaigājuši kaut gandrīz stundu, pusotru. Man liekas, ka... Un jā, un es izdomāju, ka baibiņai, kamēr viņa čuč mājās, baibiņai jāsagādā pārsteigums neliels. Nu jā, tās ir puķes. Viņas ir iesaņotas vēl. Pats labākais, ka čūbjiem pilnīgs parups ir bijis visu šo stundu pusotru, un es mierīgi austiņās varu klausīties podcastu un staigāt un elpot svaigu gaisu. Nav labāks veids, lai relaksētos. Tā kaut kā mēs esam Slow Food festivālā. Nē, tas nav festivāls, tas ir tirdziņš. Spiliņi notiks nolēšanās. Endless motion. Try to speak aloud, but my words down below, but going nowhere. Ko tu dabūji? Putna prieku, vai ne? Tik rēcīgi saldējumi sauc putna prieks, jo tur ir iekšā sēkliņas, bet viņš garšo tā kaut kas karamelizēts būtu. Tā kā vaniļa ar kaut ko. Saprat, ko es teiktu. Jā. Going nowhere. Rewind to the start, falling deep through galaxies in orbit, deep in orbit, painting works of art, coloring the Ko? Ko tu no manis gribi? Laikam laiks nopacēt mašīnu, bet nu kāda jēga, jo viņi tāpat pēc pusotras dienas būs netīši.
viņi izdomāja iztraucēt ar šīs dienas jautājumu. Kāpēc šogad zāle nav tik zaļa kā pagājušo vasaru? Kā tev patīk dienas jautājums? Es jau nezinu dienas jautājumu. Es 21. gadsimta parenting vienkārši. Nē, ko tu mani apsmēji? Pats arī ej ar telefonu rokās vienmēr. Nē, es tagad ielikšu jums bildi, ko man mamma nofočēja, un tas perfekti atspoguļo, kā mēs, millennials, dažkārt audzinām savus bērnus. Zini, kādas vajadzētu rāds priekš mūsu paudzes, vecākiem? Nu. Tādas, kas te apliekās ap gurniem, un tu vari mierīgi šitā iet un šitā braukt ar viņiem. Jau, $1 000 ideja. Jā, mēs esam uzlikuši patentu šitam, jā, nenozogat tagad, nav vērts, mēs jūs iesūdzēsim tiesā. Nē, joki. Es gribēju tev paprasīt un bišķiņ skatītāju priekšā parunāt, kā tev pēdējā laikā tev patīkam taisīt video, vai tev ir tāds, kā tu vispār tiec galā ar to? Es nepareizs jautājums. Man patīk, man patīk, joprojām taisīt video, vienkārši man neatliek laiks priekš tā. Yeah. Un, piemēram, ja es izdomāju, tā kā šodien es filmēju vlogu, tad vienkārši satopos, piemēram, dienas beigās vai labākajā gadījumā vidū, kad brīžos, kad man vajadzēja kaut ko nofilmēt, ir Matilda sākus ķert, un es vienkārši sākus grāmēties gar viņu, un esmu pilnībā aizmirsis par kameras eksistenci. Bet man liekas, tāpēc labi, ka mēs abi šobrīd tā kā kopā citreiz taisam video, jo tad es tev varu palīdzēt ar kaut kādiem kadriem vlogos, ko ielīmēt iekšā vietās, kad tu esi aizmirsus filmēt. Ja bija brīži, kad mums nebija Matilda, un es vienkārši tad jau aizmirsu kaut kad nofilmēt, pa dienu, vai ne? Jā. Tad tagad es vienkārši trīskāršojies. Jā, jo nav jāpalaiž. Jā. Labi, vispār. Šo varētu parunāt. Cilvēki Rīgā. Šīs te vietas ir domātas riteņiem un ratiņiem, nevis gājējiem, lai viņi vienkārši varētu līgani noiet no šitā trotuāra. Šitā man vienmēr reāli, man tā uzkurina. Vienmēr, kas riteni vai ratiem, man nav 100% nepieciešama tā uzbrauktu, bet vēlams izmantot uzbrauktu. Un gājējiem vienmēr liekas, ka viņiem vajag tās nobrauktus vairāk nekā cilvēkiem, kas ir uz braucamajiem. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka, ja tev pretī brauc ratiņi vai riteņbraucējs vai vienalga kas, tev kā gājējam, labi, ratiņu ziņā tev ir jāpaiet malā. Bet tad, kad brauc ritenis, tev nevajag sākt lēkāt vienkārši uz visām pusēm, lai tev uzsākt uzbraukt, lai tev uzbraukt virsū vienkārši. To vienkārši nekad nevaru saprast, kāpēc tā ir pēkšņi jādara. Tāds mums cepiens šodien. Mēs varētu padiskutēt par šito komentāru sekcijā. Ko jūs par šito domājat? Par to, ko mēs tikko runājām par video filmēšanu. Es vienkārši gribēju jums pateikt, ka liels paldies jums par atbalstu. Mums vienmēr ir tie video bijuši tādi neuzspiesti, diezgan dabīgi. Mēs netēlojam neko. Un esmu diezgan priecīgs un pateicīgs par to, ka tas ir tā noturējies līdz šim. Un ir jau vairāk kā 14,000 ar jums mūsu sekotājiem. Un man ir patiešām prieks taisīt video, censties radīt interesantāku saturu. Katru reizi, man liekas, mums īpaši nekad neatkārtojās pilnībā vienādi video. Un jā, man vienkārši tas nav nevienā brīdī pārvērties par tādu, šodien jātais video, ko es filmēšu, man nav ideja. Tā vispār nav bijis. Un par to mēs esam vajag priecīgi. Paldies jums par jaukiem komentāriem, paldies, ka jūs atbalstat. Paldies, ka citreiz kāds no jūs mums uzrakst personīgi sociālajos mēdījos. Tas tiešām sasilda sirds. Es zinu, ka izklausās smieklīgi, bet tā patiešām ir. Un mēs tiešām varam teikt, ka mums ir prieks jums radīt saturu, ko skatīties ikdienā. Un, ja tā padomā, galīgi nav viegli taisīt 3 reizes nedēļā video, bet nav bijis tā, ka mēs baigi straglot ar to. Un tas lielā mērā ir pateicoties jums, kad jūs mums tā atbalstat. Okay, labi, mīlīši. Tiekamies jau nākamajā video. Čau! Kāpēc tik ātri beidzot? Teikā ir kafejnīca, kur saucās kā mājas? Mamma kūka. Nekad neņemiet citronu kūku tur. Mēs tā ieberzāmies pagājušo reizi. Es neko negribu ne par vienu sliktu teikt un neko negribu arī aizvainot pavāri vai ko. Bet tā kūka garšoja vienkārši pēc zivīm, tāpēc, ka viņi izmanto olas ar to trīnieciņu priekšā simproči.
Ja jūs varat atrast, vai jūs redzējāt, mēs vienā no vlogiem šeit slow motionā no šitām durvīm baiba iznāca kūkām, un tas izrādījās zivju kūks.